Un ko procesiņš? Noņēmu no šito visu. Un, lai noņem šito ten visu eļas prikoli, ja kāds nezina, tur jāatvieno pedāliem sprosts. Un iekšpus jāatskrūvē tās 4 skrūvas. Un tad to visu noņemt. Vienkārši pedāliem te iet caur sprosts bremžu pedāliem. Un tad to visu vienā gabalā var noņemt nost. Nākamais pieturpunkts - stūras reiki noskrūvēt. Plaukti tad, palielam ir jau atskrūvēt. Jo, kā jau minēju, vajadzēs visu krāsot. Un krāsot viss apakš, viss iekšpus. Gluži pilnībā visu priekšu un maksimāli tuneli iekšo iepūtīs krāsu un laku. Tā kā pēc tam būs jāceļ augšā. Mums kaut kādiem bluķiem jāliek, bet man bluķi nav, tie būs arī jāsameklē. Tā tad zinēja telpa, mēram tāda arī būs. Neko citu īsti neņemšu vairāk. Jā, šitos loģiski pēc tam. Kad pacās mašīnu uz augšu, atienos otru apakšā un kaut kur vēl kaut kā paņems pilnīgi prom, lai viņi tā nestāv. Šitos nākās visu aptīt, vārdi visi ies kaut kā uz augšu kopā lielo štekari, kā jau minēju pie tā rāmja, kā krāsos. Jāskatās pēc tam paneli, moši varētu paņemt nostā, izjūt šitos vadus ārā, caur iekšpusē tie vadi vispār nav, arī šito plusu un šajā tubu var izjūt ārā, arī lai nestāv. Kaut ko izdomās paneli var noņemt un tad kaut ko pastrīsies, ko vēl var paņemt malā priekš krāžušanas. Bet pa lielām visi piekari arī jānoņemt, atskrūvēt vaļā. Pa lielām tagad noņemt no aizmugurējā bumperi, kā nekā tā parās vairāk saka, būs jātaisa, un viņš būs priekšā. Mēģināt šodien maksimāli izdarīt. Tāpēc luktūrus var izņemt ārā, tie arī tagad traucēs kaut kā tā pēdējā.